Latvijas Nacionālā opera un balets ir vieta, kur klasiskā māksla satiekas ar mūsdienīgo radošumu. Tā ir vieta, kur tu vari izbaudīt ļoti skaistas operas un baleta izrādes, iepazīt un iemīlēt dažādu mūziku, izbrīnīties par avangardu un, protams, novērtēt klasiku. Latvijas Nacionālā opera un baleta namā vienmēr pulsē dzīvība, it īpaši pirms jaunās sezonas sākuma. Tāpēc šodien es došos aizkulisēs, lai noskaidrotu, kā top un rodas šīs skaistās izrādes un kā priekš tām sagatavojas jaunie mākslinieki. Apmeklējums par operu vienmēr ir bijis tāds diezgan prestižs jautājums, tāpēc man ir liels pagodinājums šodien šeit atrasties. Sakiet, lūdzu, vai jūs īsumā varat pastāstīt, kāda ir tā Latvijas Nacionālā opera un baleta nama vēsture un kā šī opera ir ieguvusi savu to māksliniecisko auru? Es ietu cauri visai vēsturē. Es domāju, tā būtu kāda pusotras stundas lekcija, ja mēs tagad ietu cauri visai vēsturē. Bet tātad šis nams pavisam ir 161 gadu vecs. Tātad tas nozīmē to, ka no 1860. līdz 63. gadam šeit būvēja Rīgas pilsētas Vācu teātri, kas tolaik bija modernākais, lielākais, plašākais, vislabākais teātris visā Ziemeļvalstu reģionā patiesībā. Un tad viss bija skaisti, viss bija forši. Šīs mājas arhitekts ir Ludvigs Bonštets, un tolaik bija 2000 sēdvietu. Bet aptuveni 20 gadus pēc tam, kad šo māju uzbūvēja, 1882. gadā šī māja nodega, jo te bija liels ugunsgrēks, kas sākās tātad pašā augšā zēles, zēles griestos. Un tad to māju es esmu ciet. Uz 5 gadiem atkal tāda visu renovēja, jo viss, kas bija palicis pāri, bija tikai ārējās sienas, un vajadzēja visu iekšpusē pārtaisīt. Un tad jau atpakaļ Vācu teātris bija savās vietās. Taču, ja mēs runājam, kad tad opera šeit ienāca, tad pirmā izrāde, kas uz šīs skatuves ir nodziedāta, ir Klīstošais holandietis, kas ir Richarda Vāgnera opera, ko nodziedāja 1919. gada 23. janvārī. Jā. Taču šis nams ar nosaukumu Latvijas Nacionālā opera atvērās tikai 1919. gada decembrī. Jā, tātad tikai gadu vēlāk. Bet atbildot savu jautājumu par to, kāda tad ir par auru, tu jautāji, kāda šeit ir aura vai kas bija tas otrs? Kā tieši ieguva to māksliniecisko auru un klasisko? Viens ir tas, ka mēs esam šis vēsturiskais teātris, kas ir saglabājies kopš 19. gadsimta beigām, un tāpēc šeit ir ļoti patīkami nākt un visu redzēt. Taču es domāju, lielu pienesumu nesa tas, ka 1990. gados šeit notika liela renovācija un rekonstrukcija visai mājai, un kaut vai tas vien, ka katra zelta detaļa zālē ir no īsta zelta, patiesībā padara šo visu par tādu dižu vietu, kur uzturēties. Plus, tā kā mums šeit ir, tā kā mēs esam vienīgā opera visā Latvijā, tad, protams, tad mums ir kaut kādā veidā jāuztur. Tā tradīcija par to, ka uz operu nākt īstenībā ir ļoti cool, un tas ir, tā prestiži. Kā jūs izvēlaties, kādas izrādes iestudēt? Jo es skatījos jūs mājaslapā, jums tiešām ir ļoti plaša šī izvēle. Jā, ir tā, ka mēs esam vienīgā opera, tad mums vienīgā opera Latvijā. Mums ir pašiem savs Latvijas Nacionālās operas un baleta likums, kurš regulē to, kas tad mums ir jārāda. Mūsu repertuārs ir plašs tikai šī likuma dēļ, jo mums katru gadu jāprāda gan viena jauna opera, viens jauns balets, viens jauns bērnu projekts, un mums ir obligāti jāuztur latviešu darbi, latviešu komponistu darbi, arī mūsu repertuārā ārzemju darbi, gan klasiskie, gan laikmetīgie. Tā kā mums ir tāda šī misija par to, ka mums ir jāpilda likums. Taču, ko mēs tieši rādīsim, to tad izdomā patiesībā mūsu galvenais diriģents un mākslinieckais vadītājs kopā ar visu valdi un mākslinieko biroju. Patiesībā, tas ir tāds interesants. Tas process, kāds notiek, ir diezgan interesanti, bet es nevaru atklāt visu, jo tas notiek aiz durvīm, un to pat es īstenībā tajā sapņos neesmu. Top secret. Vai ne? Jā. Mums tagad ir tā privilēģija redzēt, kā šeit viss notiek un kā gatavojas priekš jaunās sezonas. Vai es varu pateikt, pačukstēt tādu noslēpumu? Kas būs tā pirmā izrāde? Pirmā izrāde būs mūsu laikmetīgā baleta izrāde Nižinskis, jo šobrīd arī tūlīt liek arī balto baleta grīdu, kas ir specifiski tieši šim te baletam veidota, gaiša. Zem tās tiek uzklāta koka grīda un pāri tai būs deju grīda, kura tad māksliniekiem ļauj nepaslīdēt. Un turpat tālāk var paskatīties, tur tālāk ir tāda melna kastus, kuras ir burtiski ar grafitī uzrakstīts Nižinskis. Tad tiešām lēnām gatavojamies, jo šajā sestdienā
Piecēnā jau sākam rādīt baleta izrādes. Augustā rādīsim baletu, un tad no 5. septembra pilnībā atgriežamies arī ar visu operu klāt. Es pirms kādām 2 nedēļām ļoti uzķēros uz tieši to ideju atnākt ziemas brīvlaikā tieši pirms Ziemassvētkiem ar savu draugu uz Riekstkodu. Un mēs tā skatījāmies jūsu mājaslapā, un jums tur bija tikai kaut kādas 7 Riekstkožu izrādes. Kāpēc tā? Par Riekstkodu patiesībā tu neesi saskaitījusi pareizi. Mums pēc pēdējiem aprēķiniem mums vajadzētu būt 16 izrādēm. 16? Jā, kopā tāda decembrī, janvārī. Jā, vajadzētu būt kopā 16 izrādēm. Ģinšinskis, starp citu, ir mūsu spēlētākā izrāde. Tā ir runājam tādā sezonas laikā. Jā, tā būs tā, ko mēs parādīsim visvairāk. Ir tā, ka dažas izrādes mēs nerādām tik daudz, varbūt tieši tāpēc, ka mums nav tik, mēs redzam, piemēram, pēc biļešu rādītājiem, ka cilvēki tik ātri nepērk tās biļetes. Varbūt viņiem neinteresē tik ļoti, bet tāpat mēs gribam, lai šī izrāde būtu mūsu repertuārā, un tad mēs viņu saglabājam. Mums ir tāds izrādes, kur mēs nospēlējam 1 vai 2 reizes sezonā, varbūt tāpēc, ka māksliniekiem patīk to izpildīt, un patiesībā varbūt, ka mums ir lētāk to parādīt, un tad mēs varam forši arī pārējiem to parādīt, bet taču, ja mēs jūtam to, ka skatītāji tiešām nenāk. Ja mēs redzam, ka skatītāji tiešām nenāk uz šīm izrādēm, tad tas ir pilnīgi normāli arī izrādes noņemt no repertuāra. Bet tas notiek diezgan klusi, piezemēti, neviens par to neuzzina, vienkārši pēkšņi kādā brīdī izrāde atnāk atpakaļ repertuārā. Vai jums ir kāda visekskluzīvākā izrāde? Patiesībā, jā, ir tā, ka vispār opera nozarē ir diezgan tipiski pirkt un nomāt iesudējumus. Tā, ka mēs iegādājamies būtībā tiesības uz šo iesudējumu un nopērkam kostīmus, nopērkam dekorācijas, un mēs to varam rādīt uz mūsu skatuves, nesoties to, ka viņam pirmizrāde bijusi pilnīgi citā teātrī, pilnīgi citā valstī. Un es teiktu, tāda visekskluzīvākā, tāda apjomīgākā izrāde, kas mums šosezon būs opera Jenūfa, ko iesudējis ar citu mūsu pašu režisors Saulis Hermanis. Un tā ir tāda izrāde, kurai uzbūve aizņem 5 dienas, nobūve aizņem 3 dienas. Un arī šajā operas iesudējumā vispār iesaistās arī mūsu pašu baleta mākslinieki, baleta dejotājas. Tas ir diezgan apjomīgs, tos noteikti redzēt, ja ir iespēja. Jūs minējāt, lai uzstādītu šo konkrēto izrādi un pēc tam visu novākt, tas aizņem 5 un 3 dienas. Tad sanāk, ka tas ir tikpat liels un ilgs process, kā, piemēram, milzīgam mūzikas festivālam. Patiesībā, jā. Mums ir tā iespēja, ka mums ir tā laime šeit, ka mums, piemēram, visas tehnika, visas dekorācijas atrodas šeit pat uz vietas. Festivālam savukārt tas ir jāved no malas. Mēs varam vienkārši to visu darīt tepat šajā mājā. Bet jā, patiesībā šis ir tāds viens liels mūzikas festivāls, jo pat, ja mums piemēram, uz lielās zāles skatus nekas nenotiek, citās zālēs noteikti kaut kas notiek. Vai tas ir kāda mazāk izrāde, piemēram, Beletāžu zālē koncerts pavisam jaunākajiem. Mazula sausās mūzika klausās vai jaunajā zālē kāds piemēram, mēģinājums vai koncerts. Tāpēc mēs tā vispār neapstājamies un mēs turpinām vienkārši rādīt visu, ko var, lai tas būtu festivāls patiesībā. Jā. Tad sanāk, ka jums ir tāda viena milzīga telpa ar visām dekorācijām, visiem tārpiem, visu. Ir tā, katrs atrodas savā vietā, jo, protams, kostīmi ar dekorācijām nevar stāvēt kopā, bet jā, kostīmi mums ir vienā vietā, dekorācijas mums ir izvērtātas pasauli 3 dažādām noliktavām, un jā, un tad vienkārši visu kaut kur Rīgā, un tad mums ir jābrauc viņas jāpaņem un jāved uz šejieni. Kas šeit tagad notiek? Šeit notiek baleta treniņu stunda. Un tāda notiek pilnīgi katru rītu, izņemot pirmdienas, kas baleta māksliniekiem un vispār māksliniekiem ir vienīgās brīvdienas visas sezonas laikā. Un tad 11:00 viņi sāk savu dienu ar to, ka ietrenējas, iziet cauri baleta elementiem, viņiem katru dienu mainās pedagogi, un mums ir 2 baleta zāles, šobrīd mēs esam lielajā, un šī ir vīriešu treniņu stunda, bet jūs redzat, ka te ir arī dažas mākslinieces, un baleta solisti vienmēr ir lielajā zālē, vienalga vai tā ir vīriešu vai sieviešu stunda, un arī baleta mākslinieki viņi drīkst pamainīt tās stundas, aiziet no vieniem pie otriem, tā daudzveidības un attīstības labām. Čau, kā jūs sauc un cik ilgi jūs jau dejojat? Čau, mani sauc Gundaga, un es jau dejoju baletu 8 gadus, bet es pirms baleta skolas dejoju tautas dejas kādus 4 gadus. Pārgāju no tautas dejām uz baletu? Jā. Sveiki, mani sauc Jākaps. Es jau dejoju apmēram 10 gadus, un pirms baletā es biju studijā, kur pats strādāju ar citiem skolotājiem.
Es redzēju, ka jūs cītīgi gatavojaties jaunajai sezonai. Priekš kādas izrādes jūs tagad trenējaties? Pašlaik būs Drakula un 3 muskatieri, kas būs tuvākās izrādes. Bet šajā sezonā būs divi jauni iestrādājumi – Kazanova un Esmeralda. Pašam? Tieši tas pats, jā. Kādas vispār ir jūsu tās sapņu lomas? Es teiktu, ka mana sapņu loma būtu Nikija Bajadērā, kas ir galvenā loma, un Gulbi ezerā, abi gulbi. Man personīgi tādas konkrētas sapņu lomas nav, bet man ir tāda sapņu izrāde, kurā es ļoti vēlētos kaut ko tādu vadošāku nodejot, kas ir Žizola. Paldies jums par šo interviju, un es un visi mūsu skatītāji novēlam jums vienkārši fantastisku un veiksmīgu šo jauno sezonu. Paldies! Paldies jums! Un ar jums tiekamies izrādēs!